Jā, labvakar vēlreiz. Tad šodien es, Mihails Korčevskis, vispārējais izglītības valsts pārbaudījuma nodaļas vecākais eksperts, iepazīstināšu jūs ar programmēšanas centralizētā eksāmena progresu, par to, kā mums sekmējies kārtojot šo eksāmenu šogad. Un te jūs arī redzat, ka šodienas mūsu semināra, webināra tāds nosaukums ir diezgan garš, un tas ne vienkārši seminārs, bet ir darba seminārs. Un arī es jums pastāstīšu nedaudz vēlāk, kāpēc tā ir, jo mēs arī principā kopīgi strādāsim. Būs. Tad būs vēl pašā Zoomā ir jālien iekšā. Jā, pašā Zoomā. Nevis Zoomā, bet... Kolēģi, diemžēl, traucē. Lūdzu, pārbaudiet, vai neesat atslēguši vai ieslēguši mikrofonu nejauši. Bet jā, ja ir kādi jautājumi, tad droši var celt roku, to es uzreiz redzēšu ekrānā, un tad attiecīgi varēsiet uzdot jautājumu, un tad es vienkārši pārtraukšu savu stāstījumu, un tad turpināsim runāt. Bet tad šodien mēs parunāsim gan arī par saturu, par nākamā centralizētā eksāmena satura izmaiņām un kādas ir organizācijā plānotas izmaiņas un tā tālāk. Tā kā sākšu šodienas stāstījumu principā par to, kas mums bija pagājušajā gadā, un šodien es domāju, ka 20 minūšu laikā, šajā laikā es iekļaušos un pastāstīšu jums par pagājušā gada mācību gada rezultātiem un secinājumiem. Pēc tam 20 minūtēs iziesim cauri plānojamām izmaiņām, un ne tikai, varbūt zināms, jau ne tikai programmēšanas eksāmenā, bet arī visos citos augstāka līmeņa eksāmenos ir būtiskas izmaiņas šogad, tāpēc arī iziesim tam cauri. Tad pa 15 minūtēm plānoju iedot arī katrā daļā atsevišķi iedot metodiskos ieteikumus, gatavojoties centralizētiem eksāmeniem un vispār apgūstot saturu, ne tikai jau gatavojoties konkrēti kādam eksāmenam. Protams, tur katrā daļā tad mums ir kādi akcenti salikti, tad noteikti ir jāpievērš uzmanība kādiem konkrētiem varbūt pieturpunktiem, jautājumiem, bet tā kopumā arī iedošu metodiskus ieteikumus, ko varbūt vērts apskatīt, atgādināt un kopīgi iziet cauri ar saviem skolēniem, tie, kas plāno kārtot šogad šo eksāmenu. Un tad, kā redzat, 4. punkts ir praktiskā darbošanās, kam esmu ieplānojis atvēlēt veselu stundu, jo mēs iziesim cauri visām 4 eksāmena daļām, un katrā daļā būs iedotas 15 minūtes jums izteikt savu viedokli, atgrieznisko saiti, ko es un mēs aģentūrā labprāt izmantosim arī, lai pilnveidotu saturu un organizāciju. Un tad pēdējās 15 minūtes ir atvēlētas tādiem noslēguma secinājumiem. Es iziešu cauri visam tam, ko jūs būsiet sarakstījuši, un tad attiecīgi tiem iesūtītajiem jautājumiem un atbildēm arī pieskarsimies, bet arī jums tad būs iespēja pajautāt attiecīgi par, ja jums ir kādas atbilstoši jūsu interesēm, ja jums ir kādi jautājumi. Tad es domāju, ka netērēsim laika daudz un pieķersimies uzreiz pie rezultātiem un secinājumiem iepriekšējā mācību gada no centralizētā eksāmena satura un organizatoriskā viedokļa. Runājot par statistiku, uzreiz tas ir pirmā lieta, balstoties uz kuru mēs varam izdarīt kaut kādus secinājumus vai izteikt pieņēmumus, kas bija labs, kas nebija tik labs, kas varētu būt bijis labāk. Bet tātad statistika ir publicēta. Es ieslēgšu citu kursoru, lai labāk būtu redzams. Jā, tad, kad būs jums pieejama prezentācija, to es jums... Es domāju, ka es arī nosūtīšu prezentāciju visiem reģistrētajiem dalībniekiem, un arī prezentācija būs pieejama arī mājaslapā, kur liksim arī ierakstu. Tad varēsiet apskatīt, te ir ielikta saite,
Kad būs prezentācija, tad varēsiet noklikšķināt un aiziet un apskatīt. Bet tātad kopumā, es pagājušā mācību gadā piedalījos kopumā 217 kārtotāji, un vidējais rezultāts ir 51,59%. Tātad nedaudz drusciņu augstāks rezultāts nekā vidējais rezultāts, bet tas sadalījums, to sadalījumu jūs redzat, ka ir diezgan daudz. Un tas, kas ir absolūtais vairākums, ir kārtotāju dabūjuši to augstāko no 80 līdz 84%, un tie sastāda apmēram 9%. Tad ir diezgan liels skaits ar kārtotāju, kas sasnieguši augstāku sniegumu, bet arī ir zemāka daļā ir novērojama tāda vienmērīgs tāds sadalījums, ka ir aptuveni līdz 6% ir aptuveni līdz katram tam zemākajam līmenim. Jā, ir arī otrais augstākais, teiksim, populārākais iegūtais rezultāts ir 18 kārtotāji dabūjuši no 50 līdz 54, kas arī ir tas vidējais rezultāts. Ja mēs runājam par daļām, tad te ir novērojama tāda tendence, kā man liekas, esmu jau teicis iepriekšējos gados, salīdzinot daļas, tad mēs redzam, ka ar katru, teiksim, nākamo daļu tas sniegums samazinās, bet tad arī te ir jāņem vērā, ka tas ir vidējais sniegums, un tas ir rēķināts no visiem darbiem. Un konkrēti izpētījām arī dažu citu kārtotāju darbus. Protams, tas nevienmēr visiem skolēniem, ka ar katru nākamo daļu ir zemāks sniegums, bet kopainā ir šāda, ka programmatūras dzīves ciklu aptuveni tāpat vidējo rezultātu, aptuveni 52%, vidējais rezultāts, tad ar otro daļu vidēji ir vislabākais sniegums, ap 60,5% visi dabūjuši, un aptuveni šo skaitli arī ir 59% ir trešajai daļai. Jā. Un savukārt tas sliktākais rezultāts vidējais ir, diemžēl, ceturtajā daļā. Iziesim cauri, tad, kad pa daļām, tad arī attiecīgi es jums izstāstīšu, minēšu pieņēmumus tam, kāpēc tas tā ir noticis. Arī vērts apskatīt kopvērtējumu pa skolu tipiem un pēc urbanizācijas. Te ir tādi klasiski grafiki, ko mēs aģentūrā izstrādājam, salīdzinām pēc skolas tipu tos vidējos rezultātus. Tad te arī tradicionāli valsts ģimnāzijām ir augstāks rezultāts, ap 60%, un savukārt vidusskolām ir ap 50%. Un zemākais pa šīm kategorijām ir tālmācības vidusskolām ap 35%. Pēc urbanizācijas arī varat redzēt, ka te tad ir atsevišķi izcelta Rīga, tad arī citas valsts pilsētas, novadu pilsētas, lauki un atsevišķi tālmācības vidusskolas, kaut gan tas nav tālmācības vidusskola, protams, pēc urbanizācijas nav tā atsevišķi, jo tālmācības vidusskolas var atrasties jebkurā no iepriekš minētajām kategorijām pēc urbanizācijas, bet šeit tas vidējais rezultāts arī ir salikts tas pats, tie paši 35,82%, lai salīdzinātu to vidējo rezultātu šajā griezumā. Bet, kas, te mēs varam redzēt, ka tik būtiski valsts pilsētām, novadu pilsētas un lauki neatšķiras. Ir principā tas pats 50, 51, 52%, nedaudz Rīga izvirzās vadībā šiem procentiem, bet tas ir saistīts, protams, ar to, ka te ir lielāks salīdzinošs skaits ar valsts ģimnāziju, kas arī to pavirza rezultātu nedaudz augstāk nekā citos, varbūt valsts pilsētās vai novadu pilsētās. Bet tā kopumā šie rezultāti parāda to, ka tas vidējais rezultāts tiešām visā valstī ir diezgan izlīdzināts pa reģioniem un skolu tipiem.
Nu, un ja mēs runājam tagad nākamajos slaidos, es jums arī parādīšu tos, pakomentēšu atsevišķi katras daļas vērtējumus un katras daļas pa uzdevumiem iziesim cauri. Nu, šeit tad, ja mēs runājam par pirmo daļu, tas bija daļa programmatūras dzīves cikls, vidējais rezultāts 52%, un redzat, ka ir diezgan tāds normāls sadalījums, izņemot varbūt šos te stabiņu ar 17 kārtotājiem, kas dabūjuši diezgan augstu rezultātu. Nu, šāds skatījums, šāds skats, teiksim, uz to diagrammu, liecina par to, jā, ka ir diezgan daudz arī tādu cilvēku, kas izpildījuši ar salīdzinoši augstāko sniegumu visus uzdevumus, tāpēc arī, tad, kad mēs skatāmies pēc uzdevumiem, mēs varam arī papētīt, kāds tad tie uzdevumi bijuši, teiksim, viegli, salīdzināt tos indikatorus, kuri bija attiecīgi par tām kategorijām. Jūs redzat, esmu pierakstījis te labajā pusē tos indikatoru kategorijas, ka pēc būtības, tad, ja mēs skatāmies pa uzdevumiem, tad mums nebija neviena ļoti viegla tāda testa elementa. Ja? Un, attiecīgi, te jūs varat redzēt to skalu, ko arī citos webināros man kolēģi atsaucās un citos mācību priekšmetos komentē, un tad var sagrupēt tos uzdevumus, kas ir bijuši vai ļoti grūti, vai vidēji grūti un tā tālāk. Bet savukārt mums arī ir, tad nav ļoti vieglu testa elementu un nav ļoti grūtu testa elementu patiesībā. Jā, jo tad šīs divas galējības mums pirmajā daļā vismaz nav redzētas, bet tomēr ir ļoti daudz vieglu uzdevumu, tādu veseli 5 testa elementi. Tas arī, tāpēc arī es rādīju to iepriekšējo diagrammu, kur ir diezgan daudz to kārtotāju, kas izpildīja augstu rezultātu. Tas ir arī, jūs varat redzēt, ka tie ir uzdevumi ar numuru 1, 2 un 4. Varat apskatīt, vai es ceru, jums blakus ir atvērti tie uzdevumi, bet ja nav, tad mums arī šodien es jums iedošu, atgādināšu to saiti, kur uzdevumi ir publicēti, un jūs varat apskatīt. Tad ir 2 vidēji grūti testa elementi. Tas ir šajā kategorijā. Redzat, ka tas ir uzdevums numur 5 un numur 7. Un jā, kāpēc tad manis iepriekš nosauktie uzdevumi ir tādi, izrādās, ka viegli. Tur ir, pārsvarā ir darbs ar tekstu, un tas ir tas, varbūt uz zemāko sniegumu līmeni, tāpēc patiesībā ar to arī visvairāk cilvēku ir izpildījuši pilnībā. Tas ir arī rāda to, ka uzdevumi varbūt nedaudz formulējums pamainās, bet mainās arī, protams, pats teksts, kas ir dots šajā daļā. Bet jau ir pa vairākiem gadiem skolēniem ir pieredze, kā izpildīt šādus uzdevumus, un tāpēc arī, tie ir diezgan notrenēti jau uz konkrētiem formulējumiem un uz konkrētām atbildēm, kas ir pareizes. Pie tām, protams, ir arī mums ir vērtēšanas procesa atklājušas vairākas neviennozīmīgas atbildes, vai var ieskaitīt vai nevar ieskaitīt, un kopīgi ar kolēģiem tad izgājām cauri tām iespējamām atbildēm. Un arī aicinu ieskatīties vērtēšanas kritērijus, tie jau ir, protams, nopublicēti pirms pāris mēnešiem, bet tad aicinu izmantot arī kā metodisko materiālu. Runājot par otro daļu, kas bija veltīta datubāzes izstrādei un izmantošanai, tad atgādināšu, ka par izstrādi mēs domājam, ka datubāzes izveide, tabulu izveide, tabulu sasaiste, un pagājušajā gadā mums nebija nepieciešams nekādus datus ievadīt. Un savukārt datubāzes izmantošana ir saistīta ar vaicājumu izpildi. Te mēs redzam, ka arī ir tas normāls sadalījums te nav tik normāls, teiksim, tas sadalījums ir vairāk tiešām uz to labo pusi, kas nozīmē to, ka maksimums mums ir pie 75
79%, veseli 22 skolēni. Tad tas ir tā ir tā moda, ir visizplatītākais rezultāts. Bet, kas ir, protams, satraucoši, ir tas, ka 13 kārtotāji ir iesnieguši vai no 0 līdz 4 punktiem. Tas bija tādi gadījumi, kad tas 0,4 punkti tas varētu būt tikai, kad nav iesniegta, piemēram, datubāzes datne, vai nebija nekas iesniegts, vai nepieliecies atbilstošs fails, vai arī bija kādas tehniskās problēmas, vai iesniegt neatbilstošs fails. Piemēram, strādājot ar datubāzes sistēmām, iesniedot nevis pirmkoda, piemēram, failu vai SQL datni, tad pieliekas SQB Pro fails. Bet tas ir tās zināms arī izaicinājums, ko es arī atgādinu, man liekas, katru gadu, un joprojām ir ļoti daudz, diemžēl, šādu gadījumu, kad mēs nevaram šādus failus pārbaudīt, un tāpēc par pirmo uzdevumu, kur ir jāizveido datubāzi, ir 0 punktu. Tāpēc arī tāds skaitlis ir tāds, kāds ir. Neatdalīts atsevišķi, jo tas arī nebija, tad mums ir rakstīts vērtēšanas procesā. Tad te mēs varam redzēt, principā, tikai pa tiem lieliem uzdevumiem, kādi ir salikti valsts pārbaudījumu sistēmā. Te, principā, nav tādas sīkākas, iespējas sīkāk to līmeņot, tos apakšu uzdevumus, un tāpēc tā arī sanāk, ka te mums viens ir viegls, sanāk testa elements, tas pirmais, 62% vidējais izpildes rādītājs, un tad otrais uzdevums ir vidēji grūts sanāk. Par trešo daļu runājot, te jūs arī noteikti uzreiz pamanāt, ka mums ir diezgan liels staps ar 100% darbiem. Tad darbiem, kas bija novērtēti 100%. Visas pārējas, principā, nepārsniedz to 6 vai 7%, to 6,45% to kārtotāju skaitu. Tas ir arī ir zināms, ka ir diezgan daudz bija tādu darbu, kas ir bijuši pilnīgi korekti izpildīti, un tāpēc arī šogad ir lielāks uzsvars uz to, lai tiešām tad skolēni varētu pilnībā izmantot to laiku, un, kā zināms, arī vairāki izpildījuši trešās daļas uzdevumu pat ātrāk nekā laiks bija iedots, tad ir iedotas 80 minūtes izpildēji plus 10 minūtes iesniegšanai, un daudz skolēnu tiešām izpildīja to ātrāk, līdz ar to arī redzams, ka izpildīja diezgan korekti, un turpināja pildīt ar 4. daļu. Ar to gan ir saistīts viens cits izaicinājums, viena cita problēma, par to tad parunāsim vēlāk, bet runājot par 3. daļu, tad visi pārējie rezultāti ir tā izmētāti pa visu pārējo to plakni, kas ir dažādi punkti ir iegūti. Te ir diezgan, teiksim, tā ir vienmērīgi notiecīgi, katrs pildīja kā varēja, te nekādas tādas ir arī tie diezgan normāla aina. Jo šajā daļā bija gan 1. solu līmeņa, gan 2. solu līmeņa, gan 3. un 4. Tad dažādas sarežģītības pakāpes uzdevumi, un tiešām tas, kas māca, un tam, kam bija tas, kas mācēja, un tam, kam bija pietiekams laiks, tas arī izpildīja to. Te arī tā kā tikai viens uzdevums, arī redzam, tas vidējais rezultāts ir 60,89%, kas arī, ko var arī uzskatīt par vieglu, un pie tā arī pieturamies, ka tiešām tas parāda tas staps ar 100% vērtējumiem arī parāda to, ka šis te uzdevums kopumā izskatījās viegls. Un savukārt tad 4. daļā, kur veltīta datu struktūrām un programmu saskarnēm, jeb API,
un darbam ar ārējo API servisu. Te mēs varam arī apskatīt, ka ir diezgan augsti stabiņi pie 10, 14, 15, 19%. Tad šajā intervālā ir tas absolūtais maksimums, un savukārt vidējais rezultāts pa daļu ir tikai 40%, kas es atgādinu, tas ir zemākais rezultāts starp visām daļām. Kāpēc ir šādi stabiņi? Es domāju, ka jūs jau nojaušat, tāpēc, ka daudzi kārtotāji tad pirmie 3 uzdevumi 4. daļā, to es arī varēšu jums parādīt, jā. Pirmie 3 uzdevumi, jā, mums bija jāiesniedz atbilde teksta formātā, tad vienkārši teksta lauciņā ir jāieraksta. Tas, ko mēs savā pusē varam novērot, ka bijuši diezgan daudz tādu darbu, kas izpildīja tos iesniedz tikai pirmos 3, un tad 4. uzdevums vai nu laika trūkuma jautājums, vai nu tehnisku problēmu jautājums, vai arī daļa pēkšņi aizvērās un nesekoja līdzi laikam, vai novērotāji neatgādināja par laiku. Tad tādas organizatoriskās problēmas, vai arī atkal iesniegtas nevis pirmkoda datnes, bet kaut kādas citas, ko nevar pārbaudīt. Un tāpēc arī tas, protams, šie praktiskā rakstura uzdevumi izraisa kādus jautājumus vai izaicinājumus. Savukārt, par pirmiem 3 uzdevumiem, tā kā šeit teksts saglabājas automātiski, tas, ko skolēni ieraksta, un bieži vien arī diezgan pareizi ieraksta, jo te arī tas pirmais uzdevums, kas bija uz pirmo solo līmeni, ar to pietika tikai, lai to izpildītu, principā pietika tikai apskatīt to saiti, aiziet uz saiti, apskatīt, kas tur, kādi dati tur, teiksim, iekšā ir, un varbūt kāds vēl apskatīja to dokumentāciju, kas ir arī bija pieejama. Un tad katrais nākamais, kā redzat, attiecīgi ļoti skaisti tas samazinās, jo katrs nākamais bija arvien salīdzinoši sarežģītāks. Jā, tad 2. uzdevumā jau bija vēl kaut kas jāpieliek, tad 3. vēl kaut kas jāpieliek, un tad attiecīgi tas diezgan tāds smuks trepītis sanāca. Kas tad arī ir loģiski, jo ir arī sarežģītāks līmenis, bet kopumā tik un tā tas rādītājs ir diezgan augsts vidējs, un tad mēs varam teikt, ka tas pirmais uzdevums bijis ļoti viegls, 2. bija viegls, šis 3. arī viegls, un savukārt 4. ir grūts. Bet, es saku, tas nav arī jāuztver, un mēs analīzē arī ņemam vērā, ka tas ir ne tikai grūts, tāpēc, ka tas ir grūts tieši izpildēji, bet tas ir grūts arī, sanāca grūts tādēļ, ka bija šādi izaicinājumi, vai kā kurā skolā, vai izmantojot datoru, bijušas tādas problēmas. Tāpēc arī tas, protams, arī ietekmē rezultātu. Tāpēc tāds rezultāts arī ir. Jā, šis bloks ir pabeigts, kopējie secinājumi, ko es te varētu teikt, tad, ka bez tādiem bez lielām problēmām sesija ir pabeigusies, arī ir veiksmīgi certifikāti bijuši izsniegti un arī apskatītas visas apelācijas, un aicinu arī visus cilvēkus, kas ir tehniski iesaistīti darbu nodrošināšanā un tehnikas nodrošināšanā, apskatīt un vēlreiz gan eksāmena dienā, gan pirms eksāmena pārbaudīt, vai tiešām viss strādā, un galvenais, lai arī skolēni ir informēti, kas viņam jāiesniedz. Par to tad es stāstīšu arī viena no nākamajām sadaļām, kad stāstīšu par metodiskajiem ieteikumiem. Bet šobrīd parunāsim par izmaiņām šī gada centralizētā eksāmena norisē. Un pirmām kārtām tas, ko gribēju teikt, ir tas datumi. Protams, kad šis eksāmens notiks, pamattermiņā notiek 10. jūnijā un papildu termiņā 30. jūnijā. Tad aicinu
ievērot un atzīmēt sev kalendārā, atgādināt skolēniem, jā, tad vēl līdz 15. janvārim vēl var pieteikties, skolēni var pieteikties uz šo te eksāmena, šī te eksāmena kārtošanai. Par satura moduļiem te esmu izgriezis satura moduļu un izziņas darbības līmeņu īpatsvarus no pagājušā eksāmena programmas. Tas pēc būtības nemainās, es tikai gribēju akcentēt, akcentēt tos darbības līmeņus, ka pirmais mums tad pēc būtības ir tad, kad dotas kaut kādas tādas viegli izpildāmas vai īsas procedūras, tas, kas neprasa tik lielu varbūt iedziļināšanos vai koncentrāciju, tad, kad atceries, tad uzreiz to var izpildīt. Piemēram, tas pats uzdevums ar API saiti. Izpildi kaut kādu īsu procedūru, pēc būtības paņem kaut ko jau gatavu, tikai kaut ko pamaina, un tas uzreiz tad ir iegūta korekta atbildi. Tāda izziņas darbības līmeņa uzdevumi ir visās daļās, absolūti visās. Jautājums tikai, kā kurā kriterijā tas ir. Tad arī trešajā daļā, kur ir OP, arī ir tādas diezgan īsas procedūras, kur tad dati jau ir iedoti, un piemēram tikai ir jāizveido mainīgais vai klase ar tādu nosaukumu, tad attiecīgi šī ir uzskatīta arī par īsu kaut kādu darbību procedūru, kas arī atbilst pirmajam izziņas darbības līmenim. Savukārt otrajā līmenī, tad jūs varat redzēt arī pirmais, otrais līmenis pār 25 plus mīnus 5% īpatsvarā. Tad otrais līmenis ir tad, kad jau ir tas zināšanas izmantotas nedaudz kompleksāk un pazīstamās situācijas joprojām. Un kopā pirmā un otrā līmeņa uzdevumi veido aptuveni pusi no eksāmena. Protams, tas atkarībā no daļas, tas subjektīvi, kā mēs uztveram šos uzdevumus, protams, tas varētu mainīties, un kādam varētu likties, ka nevar tā būt, ka pirmā plus otrā līmeņa uzdevumi tiešām pusi sastāda, bet izstrādājot eksāmenu un rakstot programmu, tā tad arī pagājušajā gadā tā arī bija. Un es teikšu, ka lielo izmaiņu, tādus konceptuālu tik lielu izmaiņu arī nākamgad, izmaiņas nav plānotas, tad izstrādājot eksāmenu, nākamo eksāmenu šim mācību gadam, tad autori un visi iesaistītie cilvēki arī pieturas pie šiem te procentiem. Gadījumā, ja kaut kas pamainīsies, tad, protams, es jūs tomēr kaut kur 5% robežās, mēs parasti tā arī pieliekam, protams, tas var mainīties, tāpēc arī kā kurā daļā, jo daži uzdevumi ir starp diviem līmeņiem, un tāpēc arī pierakstīts tāda robeža. Bet ja kas mainīsies, tad, protams, jūs uzzināsiet vai arī varēsiet apskatīt eksāmena programmā. Trešais soli līmenis ir tajos uzdevumos, kur ir jālieto zināšanas vai prasmes jaunās situācijās, demonstrējot kādu izpratni. Tas jau ir saistīts, piemēram, ar to pašu programmēšanu, kas jau ir koda rakstīšana vai, piemēram, kādu zināmu algoritmu izstrāde pazīstamās situācijās, tādās ne tikai jau pazīstamas, bet arī jaunās situācijās, tad, kad ir jāizdomā kaut kā jāpieliek pašam klāt. Un savukārt 4. līmenī tad ir apskatītas tādas situācijas ar augstu kompleksu pakāpi, kad, piemēram, ir, varbūt nav tik sniegts pretim nākošs, teiksim, kas visu pasaka pa priekšu, formulējums uzdevumu vai izstrādāt kaut kādu savu algoritmu vai ar kādiem konkrētiem citiem nosacījumiem, kur ir tādas situācijas, kas ir diezgan sarežģītas. Tad, piemēram, 4. daļā daudz tādu apakšpunktu, piemēram, 4. uzdevumā bija. Un šie tad attiecīgi šādi uzdevumi sastāv 20 plus mīnus 5
procentus, un arī mēģinājām sastādīt egzāmenu tādu, lai arī katrā daļā tad būtu visu izziņas darbību līmeņu uzdevumi. Gan tie vienkāršākie, ja tā var teikt, jā, tad ar zemāku sniegu, un ir tādi, kas ir sarežģītāki, tad ar augstāku to darbības līmeni. Un kāds tad ir uzbūves projekts uz nākamo eksāmenu? Pēc būtības tas nemainās, gan maksimālais punktu skaits nemainās, daļas īpatsvars proti arī, izpildes laiki arī pēc plāna nemainās, joprojām tad paliek pirmajā daļā 30 minūtes tieši izpildēji, jā, otrai daļa 40 minūtes izpildēji, un 3., 4. 80 minūtes izpildēji. Tas, ko es neesmu pierakstījis, ir tas uzdevumu skaits, jo eksāmena saturs joprojām ir vienā no izstrādes posmiem, tad vai no izstrāde, vai vēl to citi eksperti skatās, tāpēc es pagaidām, kad šie skaitļi vēl nav noprecizēti, tāpēc, lai jūs lieku reizi nemaldinātu un neteiktu kaut ko pa priekšu pagaidām, tas uzdevumu skaitu es te arī atstāju tādu vienkārši 3 punktus uzrakstījis. Bet tas, protams, būs zināms tad, kad būs publicēta programma, un esmu arī to pierakstījis. Kā iespējamas izmaiņas, un aicinu pārbaudīt gan izpildes laikus, gan arī būs zināmi uzdevumi, būs zināms uzdevumu skaits katrā daļā. Un tas būs zināms jau 26. gada janvārī. Janvāra sākumā, faktiski pirmajā darba nedēļā, jā, kad mums ir 5. janvārī, ir plānots nopublicēt visu principā eksāmenu programmas, un tajā laikā jūs arī zināsiet, kāds ir tas gala variants gan izpildes laikos, bet es neparedzu, ka tur kaut kas izmainīsies. Un tad arī būs precīzāk, jā, zināms, kāds ir uzdevumu skaits, ja tas jums kaut ko maina, bet tas jau ir atkarība no tā satura, kas tur iekšā, jo, protams, uzdevumu skaits pa priekšu neko nepasaka. Bet tas, ko es jums varu, teiksim, apsolīt, ka pēc būtības un pēc struktūras tas nemainās no pagājušā gada. Protams, uzdevumi citi vai saturs ir cits. Jautājumi ir, protams, arī citi, bet tas, kas pēc tās lielos vilcienos pēc struktūras, tas nemainās. Tā, jā, bet tomēr tas nesaka neko par to, ka tas pilnībā nemainīsies, jā. Mums tomēr ir dažas arī aktualitātes un jaunumi. Pirmais ir, gribēju atgādināt, tas varbūt nav jaunums, jau zināma lieta, ka eksāmens, lai uzskatīts par nokārtoto, tad izsniegt certifikāts darba kopvērtējumam ir jābūt vismaz 20%. Jā, un aicinu arī, teiksim, morāli sagatavot un arī pārējos skolēnus un informēt, jā, ka, tad, lai būtu gatavi un nodemonstrētu, nodemonstrēt tādu sniegumu, lai varētu pabeigt vidusskolu. Jā. Tad darba kopvērtējumam jābūt vismaz 20%. Tas, kas jauns šogad, un to es domāju, jūs noteikti jau esat dzirdējuši vai presē, vai jūsu kolēģi no skolas administrācijas jau jūs ir informējuši, tad obligāti būs jākārto ne mazāk kā 1 centralizētais eksāmens tajos padziļinātajos kursos augstākā mācību satura guves līmenī. Un vēl kas svarīgi, kas kārtošanai vairs nav jāiesniedz piekļuves materiāli. Tad piekļuves nosacījumu tādu, ka tie materiāli ir jāizstrādā, ir jāiesniedz, jānovērtē, šis vairs nav nepieciešams. Un tāpēc arī šis ir tāds arī aktuāls mūsu priekšmetam, ka tad nebūs jāraizējas par šiem materiāliem un to novērtēšanu tā tālāk. Un te pēdējais punkts ir tāda piebilde, ka līdzīgi kā iepriekšējos gados februārī un martā plānots organizēt izmēģinājuma darbu, kas šis darbs nebūs tieši par programmēšanu, tāpēc es esmu pierakstījis, ka bez faktiskā satura un bez vērtēšanas šis darbs ir par
ir, lai pārbaudītu kārtotāju un izglītības iestāžu darbinieku prasmes un saprast to VPS sistēmas darbību, lai to varētu orientēties tajā sistēmā un tā tālāk. Un tāpēc par šo vēl sekos ziņas, nav konkrēti pagaidām datuma, bet aicinu sekot līdzi arī administrācijai. Tas būs pēc vēlēšanas. Ja? Tā kā šis nav, protams, obligāts, šis ir tikai sistēmas izmēģinājuma darbs, kur, cik man zināms, skolēni varēs pieslēgties sistēmai, būs iedots mēnesis, piemēram, ja, un viņam ērtajā brīdī un laikā viņi varēs ienākt un apskatīt, kā šī sistēma strādā. Tad, lai arī, bet aicinu izmantot iespēju, lai nebūtu nekā tāda apstulbuma pirmo reizi ienākot sistēmā un ieraugot, kā šeit viss izskatās, kā pielikt failus, piemēram, vai kur sekot līdzi laikam un tā tālāk. Bet tad šāda iespēja būs iedota februārī, martā, un par to arī noteikti arī pašvaldības un skolas informēsim. Par programmā, tad attiecīgi programmā saistībā ar šo visu normatīvo aktu grozījumiem, visam tam izmaiņām organizācija, protams, arī būs izmaiņas programmā, kā redzat, tad tiks svītrots, šis, protams, ir tikai tāds skice satura rādītājiem, bet pēc būtības tad 4. nodaļa, kas ir eksāmena piekļuves nosacījumi, tiks svītrota, un arī 2 pielikumi, kas bija attiecīgi piekļuves nosacījumi, piekļuves materiālu vērtēšanai, tad arī šie 2 pēdējie pielikumi arī tiks izņemti. Un pēc plāna tad publicēsim programmas janvāra sākumā, kā esmu teicu, 1. darba nedēļā, un varēsiet atrast, esmu arī licis saiti, tur jau parādījies matemātikas augstāka līmeņa piemērs un tā tālāk. Tā kā tai paša vietā būs arī par programmēšanu atrodama. Te arī aicinu ieskatīties varbūt 25. gada programmā, bet tas paliek pagājušā gada programmas arī paliek, lai būtu arī redzamas un zināmas, tad paliek tiešsaistē. Un vēl kas svarīgi, un tad mēs pieķersimies klāt pie nākamās sadaļas. Jā, šis ir mans, pēdējais slaids par izmaiņām, ka tiks ieviests 2. starpbrīdis. Pie tam būtiski, jūs redzat ar sarkano, tad ir iezīmētas tās izmaiņas, kas pēc būtības tad mums notiek. Pēc 3. daļas, tad pirmām kārtām, tas 2. starpbrīdis ilgs 10 minūtes, un tās 10 minūtes ir pārliktas no 1. starpbrīža, kas bijis iepriekš 25 minūtes. Kāda ir motivācija izveidot šādu 2. starpbrīdi? Pirmkārt, ka vairāki kārtotāji, lai nepaspēja sekot līdzi laikam 4. daļā, un neiesniedza arī kaut kādas savus risinājumus. Un tāpēc, lai izlīdzinātu šo laiku un izlīdzinātu iespējas visiem kārtotājiem vienlaicīgi sākt strādāt pie 4. daļas 13:25. Tad ieviest arī tāds starpbrīdis un plus vēl tās 5 minūtes klāt darba atsākšana, lai varētu atgriezties pie savas darba vietas. Tādējādi būs vienots laika intervāls izpildē gan 3. daļā, redzat laikus, un arī 4. daļā arī redzat laikus. Laiki kopumā, un tas visi pārējie nosacījumi paliek tādi paši, un pie tam tas 15 minūtes pirmajam starpbrīdim, es domāju, optimāls tāds ilgums, lai arī izvēdinātu galvu, izstieptos un tā tālāk. Un pie tam, protams, abas 3. un 4. daļa ir diezgan saprotu, ka ir apjomīgas, un, kā esmu teicis, ir ar praktiska rakstura uzdevumiem. Tāpēc arī ilgi sēdēt pie tik lieliem apjomīgiem uzdevumiem, es domāju, ka tas 2. starpbrīdis nenāks par sliktu. Bet, šis arī ir tāds, joprojām, nav līdz galam akceptēts jautājums, ja jums ir arī kādi
citi priekšlikumi, tāpēc te pierakstīs arī, ka ir iespējams izmaiņas, ja jums ir citi priekšlikumi, tad arī attiecīgi varam diskutēt. Un esmu pierakstījis, ka šis ir tikai norises plāna projekts, jo pats norises plāns un norises darbību laiki būs gan pieejami pavasarī, tad, kad arī loģiski pēc eksāmena satura galīgas versijas akceptēšanas, tad arī būs izstrādāt norises darbību laiki, kur jau būs precīzi pateikts, no cikiem līdz cikiem tā konkrētā daļa būs atvērta, būs pieejama izpildēji un darbu iesniegšanai tajā, tad arī būs zināmi tie beigu korektie laiki. Jā, un tādas tad tās lielās izmaiņas. To es jums pasaku uzreiz tagad decembrī, bet arī, lai jūs varētu gan sagatavot, saplānot laiku, aparatūru un arī sagatavot skolēnu šādam izmaiņām. Runājot par metodiskiem ieteikumiem, redzu, ka mums laika maz, bet es domāju, ka mēs tik un tā šodien vēl paspēsim šo visu izskatīt. Jo tas, ko es gribēju jums arī atgādināt, attiecīgi iziesim cauri visām 4 daļām un došu jums īsus arī konkrētus ieteikumus par to, ko varbūt vērts atgādināt un ko vērts apskatīt pirms eksāmena. Šos slaidus esmu jau demonstrējis iepriekšējos citos webināros un pasākumos, kur tikos ar kādiem kolēģiem no jums. Bet esmu arī šo to pielaboju, lai tas atbilstu arī aktuālajai situācijai. Pirmās daļas kontekstā gan nekādu tādu uzdevumu izmaiņu nav, jo joprojām tad ir paredzēti uzdevumi par problēmas izpēti, par programmu risinājumu izstrādē iesaistītajām pusēm, mērķa auditorijām un prasību analīzi. Un, protams, arī par to plānošanu, kā izstrādāt risinājumu, kā sadalīt, piemēram, izstrādes procesu daļās un kā aprakstīt katru posmu vai katru daļu. Un te arī skolēniem ir dota vieta, kur izpausties un kur pašiem saplānot šo te risinājumu, šī te risinājuma izstrādi. Arī šogad plānojam, ka tiks norādīti atbilžu sniegšanas piemēri. Es domāju, ka šis bija diezgan veiksmīgi izveidots, ka bija jau iedoti piemēri, kādā formātā jādod atbildi, lai tā atbilde būtu strukturēta un arī vērtētājiem būtu vieglāk uzreiz saprast vai atpazīt, kur ir pareizās, korektas atbildes, kur daļēji korektas vai kur nekorektas. Un nevis rakstīt jau veselā, katrs sava citādi raksta, tad aicinu arī ievērot. Nevis aicinu, bet šie piemēri obligāti ir jāievēro, bet tomēr šogad darījām tā, ja piemēri nav ievēroti, tad skatāmies pēc būtības un pēc satura. Ja tas ir īsākā formātā ierakstīts, tad, protams, tāda atbilde arī ir ieskaitāma, bet tomēr aicinu ievērot, jo tādējādi atvieglojam arī darbu vērtētājiem to vērtēt. Otrajā daļā ir paredzēti uzdevumi par datu struktūrēšanu datubāzē. Tas viss, principā, pirmā, otrā daļa nemainās, kā esmu teicis, tad nav tādu fundamentālu izmaiņu satura ziņā. Tātad datu struktūrēšana datubāzē, tā varētu būt vienas tabulas izveide vai vairāku tabulu izveide un sasaistīšana un tā tālāk. Un arī datu izgūšana no datubāzes, tātad vaicājumu izveide. Te varētu būt, gan otrajā daļā jāņem vērā, ka ir vairāki informācijas avoti varētu būt iedoti, tad tā informācija tad varētu būt gan problēma situācijas apraksta veidā iedota, tad tas varētu būt teksts, tie varētu būt attēli, vai tad kāds modelis parādīts attēla veidā, vai arī varētu būt datnes. Kā jūs arī pagājušajā gadā redzējāt, tad arī tas bija, tad vaicājumi, piemēram, bija no attēla, bija jāsaraksta un savukārt tad arī balstoties datnēs, bija jāizveido tabulas, jāapraksta. Tad te mēs arī pārbaudām, vai
skolēns māk orientēties dažādos informācijas avotos un dažādos formātos, kā šo informāciju uztvert. Jā, ne tikai tekstveidā, bet arī vizuāli, bet arī kādos citos, teiksim, specifiskajos formātos, piemēram, CSV datnēs. Jā. Tad šeit arī ir uzsvers uz to daudzveidību, lai arī kāds viens uztver labāk vienā formātā, tad viņam arī ir iespējas nodemonstrēt savas prasmes, strādājot ar citu formātu. Te arī norādīti un būs norādīti atbilžu sniegšanas piemēri, kā aprakstīt, piemēram, vienu vai divas tabulas. Tad arī šogad pieturēsimies pie tā, lai lieku reizi nebūs jāpieliek faili, lai arī neradītu nekādas tādas lielas tehniskās problēmas vai saprotu, ka dažiem faili pielikās vai nepielikās vai pielikās nepareizie, tad arī vaicājumu izveidēji arī aicinu atgādināt, ka ir jāiekopē tikai SQL kods. Tad, protams, viņi var veidot arī pielikt klāt datnes, bet arī no vērtēšanas viedokļa ātrāk ir apskatīt to vaicājumu teksta formātā, un tādējādi arī ātrāk gan pārbaudīt, gan arī uzreiz, teiksim, redzēt, kāda ir atbilde. Un mazāk problēmu, jo, kā es teicu, tad teksts saglabājas automātiski sistēmā. Trešajā daļā viss sākas arī ar problēmu situācijas aprakstu, un te klasiski paredzēti uzdevumi par OOP, jeb objektu orientētās programmēšanas pamatiem, un datu saglabāšanu un apstrādi datu struktūrās. Te jūs arī redzējāt pagājušajā gadā, ka viens no pēdējiem apakšu uzdevumiem bija veltīts objektu saglabāšanai datu struktūrā. Tad te arī pārbaudām arī ārējo, kā kurā valodā, protams, bet ārējo bibliotēku izmantošanu un tā satura moduļa, kas ir par datu struktūrām prasmes. Tad te mums arī ir ne tikai tīri par OOP. Un arī norādīti izvedes piemēri, kas obligāti jāievēro. Tad, ja ir teikts, ka ir jāizveda šādā formātā, tad lūdzu ievērot šos piemērus. Ceturtajā daļa ir, tad, kad ir dota saite uz API, tad saite būtu labi izpētīt. Būtu labi arī izpētīt dokumentāciju un arī teksts. Ar tekstu jūs jau saskārušies viena no iepriekšējiem gadiem, kad, liekas, pirmajā gadā, kad bija darbs arī ar tekstu, tad arī šogad plāns ir tāds, ka būs viens no uzdevumiem arī darbam ar tekstu, tāpēc te esmu pielicis arī pēdējo punktu par teksta apstrādi. Piemēram, tā varētu būt. Es nesaku, ka tās tā būs, bet varētu būt vārdu meklēšana vai kādu vērtību aprēķins vai kaut kādu konkrētu simbolu saskaitīšana vai kaut kādu citu lietu, teiksim, atrašana, meklēšana, izskaitļošana. Ja? Bet, protams, uz to visa daļa nefokusēsies, jo strādāts ar tekstu pēc būtības, tad teksts ir tā, arī kā to uztvert, var uztvert kā datu struktūru arī, tāpēc arī tas iederas šajā daļā, bet liels uzsvars arī ir uz API pieprasījumu izveidi, izpildi. Tas nozīmē, tad, kad mēs struktūrējam to URL saiti, kas pēc būtības aizejot uz to saiti, mēs izpildām to pieprasījumu, un izpildīt tas ir jau programmātiskā līmenī, tad, kad mēs izmantojam, piemēram, requests bibliotēku, tad mēs izpildām šos te pieprasījumus. Protams, arī gan strādājot ar pieprasījumiem un arī ar tekstiem, tad mēs strādājam ar datu struktūrām pēc būtības, tāpēc noteikti arī pārbaudīt uzdevumos datu saglabāšanu un apstrādi dažādās datu struktūros. Te, protams, tas atkarīgs no programmēšanas valodas izvēlētās, un tāpēc arī varētu būt dažādas datu struktūras un arī no tā domu gājiena, tām idejām, kas ir skolēnam, jo arī, kā mēs visi ļoti labi zinām, ka programmēšana ir tāda
lieta, kuru vienu un to pašu lietu var izdarīt pilnīgi korekti vairākos dažādos veidos. Nu, tāpēc arī tas te sīkāk nav pateikts, kuras datu struktūras konkrēti izmantotas. Jā, nu un arī OOP pamati izmantojami šeit strādājot gan ar API, gan ar tekstiem, nu un arī dažos punktos būs norādīti arī izvedes piemēri, kas atvieglos to, es ceru, gan uztveramību uzdevumiem un uzreiz arī būs skaidrs, kāda tad ir sagaidāmā atbilde, ko vajag tad izdarīt konkrētajā uzdevumā. Te esmu arī atstājis viena no iepriekšējām prezentācijām uzdevumu formulējumu piemērus, bet tagad, principā, jūs varat arī, tas nav noslēpums, jūs varat aiziet uz VIA mājaslapu un apskatīt iepriekšējā gada uzdevumus, uzdevumu tekstus, un jūs arī redzēsiet, ka šie te formulējumi bijuši izmantoti un arī nākamgad, varbūt ar nelielām izmaiņām, jo daži uzdevumi, protams, visi uzdevumi mainās, un tāpēc ar nelielām izmaiņām, bet pārsvarā tad, tie uzdevumu formulējumi pieturēsimies pie šiem pašiem formulējumiem, tādiem lieliem. Jā. Nu, un par ieteikumiem kopumā, tad, protams, aicinu vienmēr uzmanīgi izlasīt, izpētīt visu doto informāciju. Kā esmu jau minējis, tad informācija varētu būt iedota dažādos formātos, tad gan attēlos, gan tas ne tikai par otro daļu runājot, bet arī, piemēram, par pirmo daļu, vai varētu būt kāds attēls, vai modelis iedots, gan arī trešajā un ceturtajā daļā. Tāda situācija varētu gadīties. Un tāpēc uzmanīgi izmantot laiku jēgpilni, izlasīt, izpētīt, nesteigties un ar visu iepazīties. Protams, liela sāpe katru gadu ir datņu saglabāšana. Nezinu, kāpēc tas izraisa tik lielas problēmas. Šogad mēģinājām izveidot šādas te krāsainas infografikas, parādot, kā mēs sagaidām, ka būtu nosauktas datnes, ka mums ir tad attiecīgi pie katrā uzdevuma, katrā daļā tas ir pierakstīts, ka tad ir daļas numurs, ir uzdevuma numurs, ir izvēlēties programmēšanas valodas nosaukums, kuram Python ir izvēlēts tam rakstam, tad attiecīgi Python, kuram ir C++, tad var rakstīt CPP un tā tālāk. Tad tālāk seko kārtotāja kods un, protams, paplašinājumu mēs atstājam tādu, kāds ir atbilstoši tai izvēlētai programmēšanas valodai, vai otrās daļas gadījumā mums bija tā, ka tad, kad bija jāiesniedz datne, tad atstājam to paplašinājumu, kādas sākotnēji tai datubāzu vadības sistēmai ir. Un obligāti pievērst uzmanību uzdevumos izmantotiem rīcības vārdiem. Jā, jo mēs arī pārbaudot darbus, atklājām, ka ar kolēģiem spriedām, ka daži skolēni nepareizi sapratuši uzdevuma nostādni, un līdz ar to vai izpildīja kaut ko vairāk nekā bija faktiski vajadzīgs, un papildus punktus par to viņi diemžēl negūst, bet laiks jau ir iztērēts, jā, tad bija prasīts tikai kaut ko uzrakstīt konkrētu, bet viņi apraksta to daudz izvērstāk nekā bija tikai nepieciešams tikai uzrakstīt vai nosaukt kaut kādu konkrētu jēdzienu, ko mēs sagaidām, bet nevis tikai tur aprakstīt vai izanalizēt. Jā, tāpēc arī ir jābūt konkrētiem, jo laiks ir ierobežots un uzdevumi ir tik, cik viņu ir. Un, attiecīgi, aicinu arī sekot līdzi, ja tas ir rīcības vārdi, te ir arī tā saiti uz skola 230 veidoto materiālu par rīcības vārdiem. Jā. Esam pienākuši šai daļai, kad ir tieši esmu aizrunājies uz veselu stundu, bet es domāju, ka mēs tik un tā tad vajadzētu paspēt. Un mums šodien mēs tagad tūlīt pāriesim pie praktiskās darbošanās, bet šī daļa nebūs ierakstīta šim šodienas darba semināram, un tāpēc pārtraukšu koplietošanu un
pārtraukšu ierakstīšanu, lai tad viss pārējais paliek ierakstīts. Bet tāpēc paldies par uzmanību un turpināsim darbu ar tiem, kas pieslēgušies šodien webināram tiešraidē. Paldies!